manā sievietē. Visaugstākāk es vērtēju to, ko viņa ir spējusi ar mani izdarīt. Jo es tikai tagad esmu īstenībā sapratis, cik daudz es apzināti vai neapzināti mācos no savas sievietes. Man liekas, ka ar katru skatienu viņa man iemāca pievērst uzmanību vairāk detaļām. Ar smaržu viņa man ir iemācījusi, kā ar acīm ciet atrast mājas, ar savu klātbūtni un balsi. Viņa man reizēm iemāca pacietību un iecietību, lai nav viss tik ļoti rožaini. Un ar savu pieskārienu viņa man ir iemācījusi to, cik vienkārši ir un ātri forši nomierināties un nesatraukties par lietām, vai arī tieši pretēji aizšķilties kā tādai uguņojošai dzirkstelē. Tās ir tās lietas, ko es visaugstāk vērtēju, to, ka es kopā ar viņu varu augt. Es varu kļūt par labāku cilvēku. Vismaz tā viņas klātbūtne man liek gribēt būt labākam cilvēkam. Un to es visaugstāk arī vērtēju. Interesanti ir ar tām mīlestībām, kas ir radušās tad, kad tu vēl esi tīnis. Tā ir mīlestība, kas transformējas ar gadiem. Un ar laiku tā mīlestība kļūst par kaut ko mazliet vairāk. Tā ir tāda ģimenes mīlestība, ko man dod Māra. Tā ir stabilitātes sajūta mājās, tā ir pirmkārt jau mājas sajūta. Tā ir arī gādības sajūta. Man ir liels prieks rūpēties par savām meitenēm. Manuprāt, es Roņai esmu tas tētis, kurš piedāvā pilnu emociju spektru. Cenšos nepažēlot komplimentus un uzslavas, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši bērni, bet arī meitenei, ka viņas pirmais vīrietis, kas ir tētis, ir atbalstoši pilnīgi visās jomās, vai viņa zīmē, vai viņa kāpj uz galda, vai viņa rāpjas zem galda. Es vēlētos, lai viņas izpratne par vīrieti ir tāda, kādu es cenšos iemācīt viņai. Sievietes ir ļoti emocionāls būtnes, kamēr vīrieši ir tādi racionālāki, un reizēm to racionālā prātu arī vajag. Caur visām tām īpašībām, kas piestāv Mārai, kas viņai ir, tās liek man pašam kļūt par gādīgāku cilvēku un par labāku līdzcilvēku. Pār visam tā ir tāda pamata sajūta, māju sajūta, un tā ir tāda liela stabilitāte, kā tāds ankurs lielam kuģim. Es esmu bijis kopā ar sievietēm, no kurām es esmu mācījies un ļoti augstu novērtējis, abrīnojis. Tas nav tā, kad ieraugu viņu ir mana mūze, bet, piemēram, es augstu novērtēju tās latviešu sievietes, kuras ir biznesā, ar ko man ikdienā ir bijis jāstrādā, piemēram, ar apgādes zvaigznā ABCOT Viki Ilboku, kura vada milzīgu uzņēmumu pati. Cik es esmu 10 gadus strādājis kopā ar viņu, es redzu, kas nāk pār viņas galvu, uz ko viņa uzņemās, un tajā pašā laikā tur ir sieviete. Es uzskatu, ka Latvijas sievietes ir brīnišķīgas tādas, kādas viņas ir.